Sveicināt, vīri! Sveiks! Tik braši un pacelāti sveicienam atbild Dienvidkurzemes novada Pāvilostas un Ziemupes brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Un šoreiz vīru prieks patiešām neviltots, jo beidzot izdevies tikt gan pie jauniem ugunsdrošiem formas tērpiem, gan arī uzlabot materiālu tehnisko bāzi. Šito mašīnu iedeva vispār bez nekā, un tad mums tika aprīkots ar galiem, ar šļūtenēm, šļūtenes, te ar jauniem stobriem. Viņš ir labāks un modernāks. Visādi gali mums te ir sadot. Ko tas nozīmē, ka stobrs labāks, tas nozīmē Viņam ir vairākas funkcijas. Viņam te var regulēt. Tad tā kā migliņi ir, tad ir tā, ka tu tālumā var. Tas ir dzīvē, tā jāpanāk. Un spiedienu, ka var regulēt. Tas nozīmē, ka ātrāk var nodzēst uguni? Jā. Šīs viens vēl no īta veciem. Šīs nekas nav. Tad tur tā strūklaka nāc ārā? Jā. Tikai, un tagad ir tādas vairākas iespējas. Un te vēl viens, šīs ir uz 2 pozīcijām. Izsmidzina un strūkla. Cik sens jau šitais ir? Šīs? Jā, no kuriem gadiem? Kas to zina? No padomju laikiem. Cik tad ir bieži nācies dzēst ugunsgrēkus? Atceries arī kādus tas nopietnus? Te ir bijuši tie ārzemnieki palaiž uguni. Un tad arī meži bijuši jādzēš. Un tad ir ēkas, un šogad arī traktors un mašīna bija jādzēš. Un tā vispār daudz nav. Pavisam jauns formējums ir Ziemupes brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienība, kas izveidojusies tikai šovasar. Viņu rīcībā 93. gadā ražots auto, kas tagad ticis arī pie atbilstoša aprīkojuma. Pamata aprīkojums ir maģistrālās šļūtenes, tās ir, kas ir, ja ir vajadzīgs kārtīgākam ugunsgrēkam, tad pamatā iet maģistrālā līnija, tad ir dalītājs, kas tur sadala pa darba šļūtenītēm. Te ir kaut kāda šļūtene, kas ir tādiem maziem ugunsgrēkiem, kas tam mums te ir sūknis iekšā dzīvojās. Šofers parādīs. Te dzīvojās sūknis. Tad ir tāds aprīkojums darba šļūtenes, veseli čupiņi. Tās ir dzēsējiem vienam pašam viegli staipīt, tādas mazākas. Tas ir ļoti labs, tas ir stobrs. Stobrs tādā vienkārši cilvēku izpratnē, no kura to uguni tas šauj nost. Kaut kādu vētru seku likvidācijas darbus, zāģis, ļoti labs. Augšā tur ir lielie sūcvadi, piebraucam pie dīķa, tad ir vajadzīgs paņemt ūdeni, tur, kur var piebraukt, tad pa lielās šļūtenes, kas sūc mašīnu uzsūc, tad ir sūknis, motorsūknis, ko mēs varam ielīst kaut kur pie maziem dīķīšiem, tur iemet sūcvadi tālāk, izmantot mazos dīķīšus, un ūdeni dabūt tādā veidā šurp, kurā mašīna nevar piebraukt. Pāvilostas un Ziemupes brīvprātīgi ugunsdzēsēji šoruden tikuši ne tikai pie jauniem tērpiem, aprīkojuma automašīnām, ūdens sūkņiem, bet arī pie piekabes un 2 ģeneratoriem, kas lieti noderēšot rudens un ziemas vētrās, atzīst ugunsvīri. Minētais aprīkojums iegādāts ar Eiropas Savienības jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu. Finansējums bija kopējais apmēram 56 000, no kuriem 90% bija publiskais finansējums un 10% bija jāpiemaksā mums pašiem no pašvaldības kā līdzfinansējums. Ļoti vērtīgs, ļoti nepieciešams, un mēs esam ļoti priecīgi, ka mums bija šāda iespēja šajā projektā piedalīties un arī šo visu sagādāt. Pāvilosta un šī visa apkaime ir salīdzinoši tālu no valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas. Tuvākais ir šajā te Liepājā un Aizputē. Tā kā šie lielie attālumi, tas ir ļoti būtiski, lai būtu šī pirmā palīdzība, pirmā roka, vietējie šie vīri entuziasti, kur var doties palīgā iedzīvotājiem dažādās dzīves situācijās. Uz doto mirkli Pāvilostā ir 2 šīs automašīnas, uz Ziemupē 1. Un labā ziņa ir tāda, ka pašlaik ir Saeimā likuma projekts uz izskatīšanu, ugunsdzēsības un glābšanas dienas, ugunsdzēsības un glābšanas likums, kurā ir arī atrunāts, kad visticamāk un noteikti kā prioritāte, ka Pāvilosta un Nīca iegūs šīs pilnībā aprīkotas automašīnas no valsts uguns glābšanas dienas, kas ir kādas 5 līdz 10 gadus vecas, bet ārzemju mašīnas pilnībā aprīkotas, lai būtu kā atbalsta punkts valsts uguns glābšanas dienestam. Tā kā šis aprīkojums daļa paliks šeit un arī pārējais dosies novadā citās vietās, kur ir vairāk nepieciešams.
Pāvilostas mierīgo gaisotni satricina spalgais ugunsdzēsēju signāls. Šoreiz gan nav notikusi nekāda nelaime. Tās ir ugunsvīru mācības, izmēģinot jauno tehnisko aprīkojumu. Mums ir vismaz 2 reizes gadā tādas mazliet ilgākas mācības, bet ņemsim vērā to, ka arī šie visi cilvēki strādā savos pamatdarbos. Un paldies tikai viņiem par to, ka viņi atrod arī iespējas gan darba laikā, gan arī kādā nedēļas nogalē ierasties šīm mācībām un zināšanas papildināt. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienību veidošana ir atkarīga no pašu iedzīvotāju iniciatīvas. Pašvaldība nāk pretī, sagādājot autocisternas, aprīkojumu, individuālos aizsardzības līdzekļus, pēc iespējas arī telpas, kā arī nodrošina pamatkursu apmācības. Līdzenā vietā jau nekas tā arī nerodās. Tā kā, piemēram, kādreiz visā Liepājas rajona teritorijā bija tradīcijas, kad uzņēmumos bija ugunsdzēsēju komandas, un tā viņš arī pārgāja. Un tas balstījās uz tādām ļoti nopietnām un stiprām dzimtēm, tā kā Mizēna Vērgalē, tad grantiņi varētu teikt, gan Kalētos, gan Grobiņā. Kamēr tagad pie tās apvienošanās šī tāda jauna lieta, un jauna lieta cilvēki, kur pavēlkās līdzi. Ja ir tehnika, kuru var ikdienā strādāt, tas arī piesaista. Protams, ka tas ir viss balstīts uz cilvēku entuziasmu, un to ne ar kādu naudu nevar novērtēt. Un to var saprast tikai tie, kam kādreiz mūžā patiešām ir bijis vajadzīgs tas. Kā piemēram šeit es runāju arī par sevi, ja tev pirte deg, tad tikai šie vīri var glābt. Un vīri ir profesionāli, viņi ir trenēti, un mūsu novadā to jau vienā elpas vilcienā nevar izstāstīt. Jaunatnes kustību. Gandrīz katrā otrā skolā mums ir pulciņš, kas nodarbojas ar šo te, un kur no 17. maijā, kad mums ir profesionālie šie te glābēju svētki, tad arī mums notiek sacensības. Un tad tik redz, kurš ir kurš. Pašlaik mums ir tāda aktīvas un tāda aprīkot 14 komandas. Un šogad vēl ir plānots un, visticamāk, tiks realizēts arī Papes ciemā, kas ir pie Lietuvas robežas, kur ir arī tiešām attāluma liela no Liepājas, kas 40 minūtes, ko braukt. Un tā skaitā arī Kalvene. Mums ir izrādījis interesi, mums ir cilvēks arī, kas iepriekš ir dienējis. Un, tā kā ejam uz to, lai šie te mums ir ciemos būtu, un tā vienmērīgi novads būtu arī pārklāts. Un tad pēc vajadzības šie te komandi, pieņemsim no Pāvilostas, var doties vienalga jūs jebkurā virzienā pēc nepieciešības pa visu novadu. Un arī nāc sakot arī palīdzību kaimiņu novadam, ja mūsu saukt. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumu lielums ir dažāds – no 2–3 cilvēkiem līdz pat 10. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju mērķis – sadarboties ar valsts ugunsdzēsības dienestu, pēc iespējas ātrāk sniedzot palīdzību cilvēkiem. Ja var palīdzēt savam ciemam tādās reizēs un apkārtējiem, un galvenais jau, kad ir palīgspēki, kas ir apkārt, jo tas jau ir pirmais, ko es prasīju, kad brālis un radiņi blakus dzīvo, kam ir iekšā un kam var uzticēties, un kas ir darītāji arī. Jo viens jau nav cīnītājs. Mēs esam postenī 8 cilvēki, 6 džeki un 2 meitenes, man liekas vienīgās, kas ir vispār mūsu novada Bubo. Bet tikko ir izveidojies tas postenis? Tikko, jā, tas ir jūlija otra puses, man liekas. Kad mums piešķīra mašīnu. Uzrunāt mēs tikām jau ātrāk īstenībā. Liels gods būt Dienvidkurzemes novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju ierindā. Un ar to laiku, ir kā ir, bet Ziemupēs dzīvoja. Un, ja būs nepieciešams, leksim ārā, leksim zābakos un aiziet cilvēkiem palīgā. Es zinu, ko tas nozīmē. Esmu 20 gadus bijis valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā. Es zinu, ko nozīmē, kas ir rokas, kas ir vajadzīgas darbam. Ja, katra roka ir palīdzīga roka, tas ir neatsverami. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tāpēc arī es piekritu, man uzaicināja ziemupnieki, un es ar lielāko prieku dalīšos savā pieredzē un savā zināšanās un palīdzēšu. Latvijā kopumā darbojas vairāk nekā 70 brīvprātīgu ugunsdzēsēju organizācijas, no tām Kurzemē 23, tā skaitā 15 Dienvidkurzemes novadā.